Tā, nu re, kur izņēma ķieģeļus, kas uzreiz kustējās. Re, kur tur smuki iekšā viss. Re, kur vecā pārsadzīta, tā jau arī īstenībā te ir tāda, nu nevisai, puse dzīve, puse nē. Ieliks te normāli pārsēdus, aizpūtīšu tur visu putām, tur būs normāli. Tikai izņēmu šitos ārā, tuliņās ar flexi iezāģēšu šito līniju, un tad skatīšos, kas man te notiek. Oi, nu nopietni te ņemos rekutā keramzīt betonu pārkari. Re, kur viņiem iekšā ir 3 armatūras, tikko pārzāģēju, jau pēc izmēriem, un ārā man izstās šādi. Palēnām. Nu, re, kur es esmu atkalis. Šitie vēl 2 jāņem ārā. Šito stūri jau pilnībā sagatavošu. Tad, kad izņemu šitos, es pieslīpēju, uzreiz likt iekšā. Te lielākā problēma tāda, ka man ir rekur no augšas man zāģis tālāk neiet. Un principā te ir jānoslīpē visiem šitiem 2 cm nost. Tā kā tagad to mēģināšu darīt. Protams, sāka līt lietus, bet no rekur šobrīd iet piemērīšanas darbi. Izstās šādi pagaidām. Tā, nu izstās man šādi. Smuki viss. Nu, tur tā pārsteidz arī nav labi, bet pagaidām es vismaz sapūtīšu tur iekšā uzreiz visur putas tajos stūros. Un eju miksēt un maucam. Tā, nu labi, darbiņš ir padarīts. Man gan beidzās putas, es te logam neaizpūtu. Man nesanāca baigi uzfilmēt, sorry par to, diezgan bišķi stresaini bija. Es centos pēc iespējas ātrāk tur visu sataisīt, visu izdarīt, jo tomēr tas gabals, kas bija izāģēts, ir diezgan liels. Tā, nu vēlreiz no ārpusītes izstās tas viss. Šādi pagaidām iespiedu ekstrudēto putu plastu, lai man nepūš vējš iekšā, bet viss smuki, viss sanāca. Izstāstīšu, kā man te gāja ar flexi, jo man ir lielais ar lielo ripu, tas, es nezinu, kā viņu sauc arī flexis vai kas ir ietvi, tas griezais. Man viņš ir mājā, līdz mājai 100 km jābrauc. Man vakardien bija atbraucis Džeks, kurš man bišķi pakonsultēja, pastāstīja, viņš teica, nopērc flexam lielāku ripu. Ar ripām ir tā. Es viņam prasīju 150, 180, viņš teica, nezinu, nu skaties, kā tev pašam, kā tu pats vari strādāt, tāpēc es nopirku abas šodien, skrēju no rīta uz depiņu, paņēmu kaut kādas lētākās akmenim, šitā maksāja 6, šitā maksāja, man liekas, 8 eiro. Sākumā es iezāģēju, kāpēc es ņēmu lielākas ripas, jo tur tā siena visa, tur tāda sadrupus, tur ūdens bija slījas iekšā, es negribēju pārāk daudz ar perforātoru darboties, es gribēju maksimāli, cik tālu es vien varu iezāģēt. Tad sāk tā, ka es iezāģēju sākumā ar 125, pārmainīju 150, pārmainīju 180. Un tā 180, kad uzliek, nu tad tā diezgan uzmanīgi ar pirkstiem ir jāstrādā, bet nu kaut kā viss sanāca, bija ok. Nu tikko bija no Eiro durvīm atbraucis Džeks, visu samērīju, paņēma izmērus, tagad pabeigšu darboties, skriešu uz turien pasūtīju durvis, jo durvis jāgaida 3 mēneši. Tagad ir decembris, visticamāk, es durvis dabūšu tikai kaut kad martā. Teorētiski man viņas ātrāk arī baigi nemaz nevajag, man te visi iekšdarbi notiksies, lai nesasmērētos. Tā, no siltumsūkņam gofru esmu līdz galam nostiprinājis, te tad apakšā, kur viņa iznāk, te viņš iet zem apmetuma, izlaidu tur gan sienu, augšā šādu stiprinājumu noliku, nākotnēji, ja izdomāšu uzlikt katrā istabā to elektrisko termostātu, tad rekur man būs, kur izvilkt. Tā, te mans risinājums ar palodzēm. Tātad lietas sakojošas. Es ielīmēju apakšā 5, tad man paliek vieta palodzē plus 1 centimetram apakšā putas pēc tam iestiprināt. Bet man palodzes būs baigi stipri vēlāk, un man pēc kaut kādas nedēļas 2 nāk apmetējs. Kā es izdarīju? Es ielīmēju vēl vienu 5 puķiku katrā pusītē, lai, ka viņš apmet, viņš man var apmest līdz tai vietai, kur atradīsies palodze, lai man pēc tam nav jāštrubē ārā. Es vienkārši to puķiku izraušu ārā, tad man būs smuka vieta palodzei. Taisīju arī, es tagad nevaru pielikt ar mazliet slīpumiņu, tā, ja gadījumā aplēju puķis, lai tas ūdens tek projām no palodzēm. Nu, vot, tādu risinājumu izdomāju. Izstās tas šādi. Tā, un ārā siltumsūknim reku pieliku šitādu palodzīti, lai tā, ka viņš atkausējās, tur viss nelīst uz pamatiem. Mums gan pamatiem tur visur hidroizolācijas salikt, bet, tomēr labāk, lai šitā. Tajā momentā, ka man likās, ka man jau viss ir sagatavots apmešanai, pa lielam plāni mainījās, un es saprotu, ka man īstenībā diezgan daudz vēl jāizdara. Tātad šī vietā, kur būs guļamistabas siena, kur būs skapis,
tur ir šitāda niša. Tur kādreiz laikam ir bijusi kaut kāda eja vai citas durvis ieejas vai velns kas tur ir bijis. Ilgi nevarēju saprast, ko darīt. Domāju, to sienu taisīšu ar eģipšu, aizbāzīšu ar vati, bet tad es domāju, starp Kārpņu telpu un manu dzīvokli tur ir viena plāna koka sieniņa, kas ir apmesta no abām pusēm. Tad tagad izdomāju tā, kur es nopirku, cik šitie sanāk, ir 400 x 600 x 10 gāzbetonu bloki, ka es viņu aizmūrēšu ciet. Un tad es vēl tālāk domāju, likt man to ar eģipseni vai apmest. Un tagad es izdomāju, moška, es tomēr notīru visu apmetumu, un man, ka nāk apmetēja džeks, apmet arī šito sienu. Principā ar blokiem, apmešanu un apmešanas materiālu man vajadzētu būt, ka man šitas pusmiņš izmaksā 150 eiro. Nu, ar eģipsi liekot, vati pērkot, tur kaut kas līdzīgs sanāk. Tā kā tagad pakalu nost aili, šodien grib iemūrēt pirmo rindu, lai viņi jau žūst. Nu, izstāst tas šādi. Rekur divus piemūrēju. Maliņas vēl neaiztaisīja ciet, jo es viņus baigi negribēju kustināt. Man viņi ir ielikt līmenī. Visas pagaidīšu, kamēr pilnībā piecietē, tad droši vien kaut kad rīt parīt aizpildīšu maliņas un turpināšu, domāju, likšu pat 2 rindām kaut kā, lai viņš tur pārāk daudz nesēžās. Nu, izstāst šādi. Paši bloki mūrējās diezgan raiti un viegli, par cik jau to bija darījis, bet aizpildīt šitās maliņas gan ir diezgan sarežģīti. Sākumā mēģināju ar šito ķellīti tā kā sist iekšā un tā kā pa maliņu tā kā viņi tā uz leju. Beigās sapratu, vienkāršāk ir vienkārši es ņemu rokā, no vienas puses spiež iekšā, no otras puses spiež iekšā un tad tā sanāk. Un izstāst šādi, noņēmās diezgan viegli, augšu es ņemšu nost, tad, kad es būšu aizmūrējis, lai man tur nekrīt iekšā kaut kādai gabali. Nu tā, smuka aizmūrējis un tad lai apmetējis met līdz galam to sienu, tad tur pieies priekšā skapis. Ļoti ceru, ka no Kārpņu telpas nevarēs dzirdēt, nezinu, kā te pareizi rīkoties, atstāt gaisa spraugu, sabāzt vati iekšā vai ko darīt. Nezinu, es laikam atstāšu vienkārši gaisa spraugu, jo tajā momentā, kad visticamāk remontēs Kārpņu telpu, ņems acu apmetumu nost, to sienas daļu, kas ir tajā pusē, vajadzēs vispār raut ārā un arī no tās puses pārmūrēt visu un sataisīt pareizi. Nu, ir nākamā diena, ja rekur var redzēt, uzmūrēju jau vēl 2 rindas un pēdējai rindai jau piezāģēju blokus, kā es viņus likšu. Un, principā es atstāju spraugu 3 cm, 1,5 cm jāvai un augšā es aizpūtīšu pēc tam to spraugu ar putām ciet. Nu tā, un tad jau būs šī siena arī gatava. Nu, apmetumu es ņemšu nost kaut kad nākamnedēļ, jo šodien ir 31. decembris. Visi mājās ir, zin kā, sarkanais datums. Tāpēc tā. Šodien atskrēju, uzmūrēju rekur pēdējo rindu, tad man tur paliek maza spraudziņa, es biju domājis, es viņu ar putām aizpūtīšu. Nu, pāršuvoju te visu augšu, kā noņēmu te augšā veco apmetumu, tā uzreiz tur parādījās arī slikta šuves, veco, tā kā šuve ar kaltiņu izbakstīju ārā, pāršuvoju, viss smuki, jo tomēr tur ir pārsita, lai tur nākotnē arī nav nekāda problēma un tur viss smuki stāv. Nu jā, tā tad reku noņēmu veco apmetumu, šitā līdz ar sienas malu, pie griestiem vēl atstāju, vēl domāšu, es ņemu visur nost vai atstāju, jo tāpatās taisīšu pagaidām plāns ir iestiept tie griesti. Iestiept uz griestus, nu, izstāstā tikko visu savācu. Te vēl kaut ko bišķītņās palaboju sienu, savācu miskasmais un šobrīd es gaidu
Man atbrauks apmetēja džeks, šodien jau atvedīs to apmetumu aparātu. Noliksim, un tad, principā, pēc 4 dienām viņš nāk un sāks visu apmest.